Nobrīt. Esam Lielezerā. Te jau tikko pirmo zivu dabūju. Nu, atkal, protams, nav laipām, jo ledus vēl īpaši labs nav. Pamatīgi plaisā un krakšķi visu laiku, bet zivs ir. Nu, vismaz copes. Vēl gribēju visiem, protams, novēlēt laimīgu jauno gadu. Ar lomiem labiem pilnu. Novēlu visus savus rekordus šogad pārsist. Un tā tālāk, nu jūs jau sapratāt. Šodien viena lieta baigi forši tāda, ka nav liels vējš. Pāršais vējš bija milzīgs, vienkārši silts bija pēc grādiem ļoti, bet bija lielais vējš un vienkārši bija augsts. Pārsvamt kaut kādās 2 stundās. Tāpēc arī tas video sanāca tāds īsts un nepārāk labs. Kaut kas tā kā piebagst, bet kas īpaši aktīvs arī nav. Te ir mērķis, kā vienmēr, noķert raudiņu. Pirmā zivs bija plicis. Tas man īpaši nepatīk ūdē. Tātad noķert raudiņu un ielikt ūdu. Jo neiespēja jau maz, ka uz viņu kaut kas paņems, bet nu, kas to lai zina, varbūt palēmējās. Iesim arī, protams, ar bļiku pastaigāt. Ar to arī nesavu nekādus rezultātus. Bet nu mēģināsim. O, kaut kas ir. Baigi, kas atkal pēc puiču. Ir ārā, nē. Raudiņa. Tikai šā būs ūdai pa lielu. Te ir stipri mazāks jāliek. Jo lielāk iespēja, ka paņems tiešām smuks asars nekā tā līdaka. Bet nu prieks pa zivtiņu. Vismaz kaut kas. Atkal plaisa. Pamatīga. Bet nu labi, kā ir tā ir. Ir kaut kas ar kā. Vēl viena raudiņa. Labs ir kā pārēdusies resna. Nu, kas ir? Laikam trāpīs atpakaļ mājās. Jā. Tā. Vēl viena ļoti svarīga lieta. Šitā te, kad ir zināms, kad būs baltās zivs, lupat, kur notīrīt rokas, bez tās neizsaka.
Es biju pagājušo reizi aizmirsis, nu forši nebija. Rokas visu laiku mitas, tas nozīmē, kad salst. Tā kā labāk viņi ir. Tā ir tiešām ļoti svarīga lieta. Nākamā. Tie ir vesels bars taisīties, tās smukāk ir bijās. Nē, tāda pat vien ir. Nu tā, beidzot priekš ūdens. Noķērām kaut cik normālu raudiņu maziņu. Ejam. Ieliksim ūdu. Parādīšu, kā to darīt, vismaz kā es to daru. Pagājušais likām tur, šoreiz pamainīsim bišķiņ, ieliksim šeit. Redz, kā var redzēt, ir mīnusiņš āliņas jau kaut pēc aizsaukt. No rīta borētais. Tātad. Raudiņu var likt pēc uzskatiem. Ir cilvēki, kas liek caur galvu, ir cilvēki, kas liek caur muguru. Es esmu pie tiem, kas liek caur muguru. Man šķiet, ka tas ir pareizāk. Nu, pats nekāds profesionāls neesmu. Šādā daļa, kas man ne īpaši padodās to kaut cik normāli ieķēt uz zivtiņu. Mēģis ir tāds, ka viņa, nu, tīri labi sanāca. Ka viņa skatās uz leju. Jo ūda ir zivtiņa ļoti tuvu gruntī. Un doma ir tāda, kad līdek pienāk un domā, ka tā zivtiņa barojās. Es īpaši īstenībā nepareizi izdarīju. Vajadzēja no sākuma nolaist līdz gruntī, nomērīt dziļumu un tad tikai likt dzīvo zivtiņu, bet nu var arī šitā. Tātad nolaižam līdz gruntī, pilnībā līdz gruntī. Ir tātad nolaizam līdz gruntī. Kur šitā te ir precīzi grunts, jā. Nē, nav vēl. O, tēt ir. Tā, šitā ir tāda tirkšķīta saucamais. Nav tāpat labākā, bet, nu, pie viņas esam pieredzes. Un tātad no grunts no 3,5 līdz 6 kaut kādiem apgriezieniem, nu. Man patīk 4,5, 5. Tātad 1, 2, 3, 4, nu jau liekam 4,5 šo. Tātad šito te tīkšķītim tā kā viņš ir paredzēts šitanais spolīts. Un ūdi ir uzlādēts. Gaidam celt. Vai viņš šodien būs, es nezinu, iegodīgi šaubos. Bet nu viss, kas var gadīties. Labi, laižam, mēģināsim ar mormišu, turpināsim. Tātad izdomāju, ka pamēģināšu šo mazliet ar mormišku. Ja nekas iedzīgs nebūs, tad iesim ar bļuķi pastaigāt. Un tad gan jau būs laiks, kad sāksies ķerties tās mazās zivtiņas, kuras mums tēt gandrīz vai stundu vajadzēja priekš ūdas. Tā kā jā.
O, ir. Kaut kas nekas iedzīgs, nav no sākuma likās, kad iedzīgāks, bet nē. Standartiņš. Šais bišķiņ zem standarta izmēr pat. O, kas ir? Jau karoks izšāva. Jā. Bez jokiem. Un tin. Un smuki tin. Nu, apstājās. Un ir, kaut kas ir. Oi. Pārdās arī. Kas tas ir? Līdeciņš, protams. Jā, bet smuka līdeciņa. Juhu! Ha, brauciens izdevies. Mērs stabils. O, kā sagāja. Nemaz negaidīju, kad būs kaut kas. Jā, smuks. Šajais ir stabils mērs. Un galvenais, kā smuki tina. Pa gabalu varēja redzēt, kā tina. Juhu! Es ceru, ka es filmēju. Jā, es filmēju. Labs, draugi. Smaids līdz ausīm. Širo es negaidīju šodien. Vēl vienreiz iepozējam ar mūsu līdeciņu. Kas pa skaistulīt, ne? Labs. Davai noķersim raudiņu, liksim nākamo. Mošu varbūt vēl kaut kas izšāja, bet nu, man liekas, ka man veiksim, jo šodien ir atspēlējusies. Tātad mēģinam noķert raudiņu vai vēlreiz ielikt ūdu. Ir. Man liekas, ka arī labi priekš ūdens būs. Nu, derēs. Ejam uzlādēt ūdu. Cerams būs. Bet, ja tad man ticība bija mādas ķermenīs vēl mazāks, jo, nu, tik dārsnis, jo tas ezers man nebūs. Bet, nu, ejam. Oi. Ok. Labi, nu. Liksim tajā pašā aliņģī. Baigi nekas te nav ko eksperimentēt man. Varbūt būs tur vēl kāda garām peldēs. Šoreiz izdīsim pareizi. Tas viss. Viss pēc kārtas pareizi kā pienākās. Tātad. Tu te neaizbēdz nekur. Nolaižam līdz gruntī. Jā. Kur te mums ir? Te mums ir grunts 1, 2, 3, 4 pus. Tātad uzvelkam karodziņu, izvelkam ārā, uzvelkam ziltiņu.
Laižam lejā. Un gaidam. Te gan es domāju, kad varētu ar blīku pastaigāt. Jā, tā tiešām vajag ar blīku pastaigāt. Tā vēl atgādina to, kad vienlaicīgi Latvijā drīkst makšķerēt ar 2 makšķerīkiem reizē. Tātad man stāv ūda, es varu izvēlēties vai nu ar mormišku vai ar blītku. Tātad mormišku man stāv izvilkt ārā, iesim tad pastaigāt ar blītku. Vienīgais tāds izņēmums ir, protams, karpu dīķi, kur ir iespējams makšķēt ar vairāk, un jūra. Jūrā ir atļauts vienlaicīgi makšķēt ar 3 makšķerīkiem. Turpinam ar mormišku. O, jau labāks kaut kas bišķi.
Vai arī nē, nevar saprast. Puicis. Labāks jau tad ir. Precīzāk, tuvāk mēķa auditorijai, kas ir Brekses. Redz, kāds viņš. Un vēl kā daudz jauc puicis no Brekses. Principā jau ir ļoti vienkārši. Lai kur ir puicis. Kaut kur stūrī arī video ielikšu Brekšu bildi, bet ļoti vienkārši ir atšķirt. Puicim ir daudz lielāka un spīdīgāka zviņa, arī spurs puicim ir sarkans. Bieži vien, nu tagad ziemā tas nav tik izteikti, bet vasarā pamatīgi var redzēt, ka puicim ir sarkans spurs, cēt jau arī redz. Tā kā tur baigi nav nekāda māksla viņš atšķirt. Tuvāk jau mēģi zivi ir, bet vēl tāls ceļš. Es laikam arī esmu copi beidzis. Kaut kas te vēl uz mornišu ņem, bet nekas īpaši prātīgs tas nav, tā kā jēgas palikt nav. Es savu jauno gadu esmu tīri labi iesācis. Ar tīru smuku mēru līdeklu. Nu, gribu vēlreiz novēlēt jums arī laimīgu jauno gadu. Nospiežat subscribe, nolaikojiet, tad jau līdz nākamai reizei. Čau!